Mani sauc Inga Čulkstēna. Es esmu no Rīgas. Lielāko daļu gan esmu nodzīvojis Rīgā. Es aizbraucu Erasmus programmā uz Portugāli, kur es iepazinos savu vīru. Viņš arī bija Erasmus, viņš gan bija Erasmus Mundus. Mācījās un tad, tad mēs tā kā apprecējāmies Latvijā. Mēs izveidojām tādu kā vēsturi, var teikt. Bijām pirmais pāris Kostarikā kas Latvijā tika sarakstīti. Un tad pēc tam 2013. gadā es atbraucu uz šejieni februāra sākumā. Un sāku te dzīvot, mācīties spāņu valodu. Saprast vispār, kas ir tropiskais klimats. Man vispār, es nezinu, mums tā ģimenē. Mēs dzīvojām, es ar māsu, mammu un tēti, mēs dzīvojam kopā ar maniem vecākiem, ar Omi un Opi. Un Opis bija tas, kas vienmēr gatavoja visgaršīgāku visiem. Viņš bija tāds Opis, baigi foršais. Mums viņš gan dārza tur, un mums bija savi trūši un vistas un tā. Un tad, kad viņš gatavoja, mums bija tur tie diezgan tā tradicionāli. Mēs vienmēr taisījām visu. Es gan piedalījos, es palīdzēju, kā jau bērns. Bet bija tikai tā kā iesaistīta lielākā daļa visas ģimenes, un mēs gatavojām tos pelēko zirņus, un es atceros, kad arī kāpostu štovējumus, un tur diezgan pamatīgi tās piparkūkas mēs tur taisījām, un pīrādziņus, un Ome vienmēr viņa pieturēja, viņa teica, kad ir jābūt, uz Ziemassvētkiem jānogat tur tiem 12 ēdieniem vai kaut kā tā. Jā. Kaut kā tā mums tur bija. Jā. Un tas stāvas, tur likos galdu, un tas skaitīja tā, kas mums vēl trūkst, ko mēs vēl varam uztaisīt. Man kā bērnam, tas tā bija diezgan tā iespaidīgi, un tas tā, tu tā kā pieņēmi, ka tas tā kā ir normāli, un tā kā centāmies vienmēr tam arī pie tā visu pieturēties. Tad tas ir tā bagāža, ko tā kā arī līdzi nes, un tad, kad tagad man pašai savi bērni, un tad, es jau, te gan tā svinēšana un gatavošanās ir pilnīgi savādāka, bet es, viņiem tad, es viņiem pastāstu, un tad viņiem tā interesanti, kāpēc, un tad man pašai jāmeklē, kāpēc tas viss tā ir. Jā, te ir tā, ka te no decembra līdz mājam, te ir sausā sezona, jeb vasara, kā viņu sauc. Te tikai, tā kā divas sezonas ir vasara un ziema, jeb sausā un lietainā sezona. Līdz ar to, tā kā decembris, tas ir tāds, es teiktu, nedaudz pavasaris, tādā mūsu sapratnē, jo te lieta tā kā ir mazāk, un tad ir vēss pa naktīm, bet pa dienu ir ļoti karstas, skaista saule ar gaiši zilām debesīm. Bet, vispār viņiem, sāksim ar pašu galveno, viņiem te nav eglītes. Diemžēl viņam te īstās eglītes tāds kā tāds vispār nav. Līdz ar to, viņiem te ir tāds, ir vai tās plasmasas eglītes, mākslīgās, vai arī tad viņi te cipresas izmanto eglīšu vietā. Svaigās cipresas, jā. Tas bija tāds pirmais man tāds pārsteigums, diezgan liels. Es sapratu, kā var cipresa vietā. Bet, īstenībā ar laiku tu pierodi, un tiešām viņi ir zaļa, un viņu tā kā apgriež tādā trīsstūra veidā, teiksim tā, jā. Un kad tev viņa mājās ir, tad tiešām baigi forši smaržo. Un tad līdz ar to ļoti daudziem šeit tās cipras smarža, un tas viss asociējās ļoti ar Ziemassvētkiem. Jā, es tagad, pirmajos gados es tā kā centos uztaisīt pati tās piparkūku garšvielas. Es sameklēju tur tās receptus, un es arī sameklēju visus sastāvdaļas un mēģināju uztaisīt. Nevis mēģināju, es arī uztaisīju. Bet, pirmkārt, viņas man nebija tik tumšas, un otrām kārtām nebija tik stipras tas pikantums, teiksim tā. Man pietrūkās tomēr, tad es sapratu, ka, tā recepte īsti man nederēs, vai arī tad dubultāk gandrīz vai viss ir jāliek. Bet pēc tam nākamajos gados es centos tā kā dabūt piparkūku tās garšvielas jau gatavās, ko, man liekas, Santa Marija taisa.
Nu, tad man es vienmēr prasīju, ja kāds kaut kur brauc, un tad lai man atved. Tā kā man jau ir tāds iekrājies piparku garšvielu krājumiņš, un tad es viņu tā kā katru gadu, tā, viena paciņa, kas tur ir, es nezinu, cik viņai tur 20. Es nezinu, cik tur tie grāmā, tagad neatceros. Bet, nu, tur tā puspatiņa, tas ir uz kaut kur uz kilogramiem. Man liekas, ka man cenāk, es viņu lietoju. Nu, lūk, un tad viņas tāds, jā, riktīgi pikantas sanāk, tāds mūsu tā garša, un mēs viņas taisam tāds plānākas, un viņas tādas kraukšķīgākas mums sanāk, un tad, kad viņas ir gatavas izceptas, nu, vienmēr piedalās bērni, protams, ar formiņām, un tās formiņas es vienu daļu arī no Latvijas atvedu, vēl no savu vecmāmu krājumiem, un tad līdz ar to, nu, tā, jā. Jo šeit tāds, piemēram, tāds figūriņas te nemaz ir tāds, kas, nu, nav pieejams. Nu, lūk, un tad viņi prāsā, no kurienes tas ir, un tad tā stāsti, vai ne? Tā kā nodot ar savu kultūras bagāžu, teiksim tā, vēsturi. Bet, nu jā, un tad, kad viņas ir gatavas, tad es arī cenšos uztaisīt glazūriņas, un tad es viņiem rādu un stāstu, kā var viņas sazīmēt, un tur uzbērt kaut kādus šitos te cukura graudiņus. Nu, un bērni katru gadu augot, protams, viņi jau man, kas mēs tagad novembris, viņi man oktobrī šogad pajautā, kad mēs piparkūkas cepsim. Tā kā viņi neaizmirst to, tas viss tā ir. Tam visam ir sava vieta, teiksim tā, un viņi to visu atcerās, un viņi gaida, un viņiem garšo, kaut arī tas tāds pikants, nu, ne visiem bērniem patīk, jā. Bet jā, viņiem ļoti patīk, un viņiem arī patīk piedalīties pašā tajā procesā arī. Ne tikai ēst. Jā, nu mums tādu, teiksim, speķu pīrāgi, te viņiem tā kā tāda vispār nav. Viņiem īstenībā vispār ļoti daudz, ko viņi cep, viņi lieto ļoti daudz. Viņi lieto solu. Un tad, kad tu tos ceptos izstrādājumus, viņi tādi kā, nezinu, tādi kā baigi gaisīgie vai tādi, tā kā bezgaršīgi, bešķiņi. Viņi nav varbūt tik saturīgi, teiksim, kā pie mums, jā, visi tie pīrādziņi un tā tālāk. Bet pirmās reizes, kad es centos taisīt tos pīrāgus, nu, bija pagrūti, jo te ir viņiem tikai sausais raugs, un tad dabūt viņu tā kā, lai viņš, nu, aktivizējās pietiekami, jā, un lai tā mīkla nav pēc tam baigi cietā, un tad vēl bija arī jāsameklē, nu, tas speķis, jā, tā kā tāds speķis kā tāds, un vispār tie tauki, un tā, nu, nav baigi izplatītie, un tad, jā, nu, tad to, ko es tā kā šeit pērku, tas ir, nu, viņi sauc viņu pa bekonu, tādu, teiksim, nav. Un tad ar tiem sīpoliņiem un tā, un tad, kas sataisa, tas atcep, tad ir garšīgi, un īstenībā, tā, kad atradu, nu, teiksim, vairāk vai mazāk to recepti, kas tā kā, nu, darbojās, vai kas man dara, tad šeit taisām, un tad arī bērniem ļoti patīk, viņiem pašiem patīk gan piedalīties, gan taisīt, gan rullēt, gan likt ar to speķīti ar sīpoliem iekšā, un tad taisīt ciet, un tad, nu, tā ēšana pati pa sevīm jau pēc tam, jā, bet, nu, vispār lielākai daļai, kam ir dots, teiksim, garšot un cienāts, visi saka, cik interesanti, kas tas ir, un tā, un tad ir iespēja arī pastāstīt bišķiņ par Latviju, par mūsu tradīcijām, un ka tas ir no turienes, un tad viņiem te tā. Jo, nu, te īstenībā cilvēki daudz nezina par Latviju vispār, kur viņi tādi ir, un ko viņi ēd, un ko dara, un, nu, tā. Ja nolikt malā, teiksim, to pašu garšu un ēšanu un to bērnības garšu, ja, kas tā kā atgādina, tad, jā, tad tā ir tāda kā tradīcija jau vairāk. Jo, kad, nu, es nezinu, teiksim, tā, kad tu izveido pats savu ģimeni, tad ir lietas, ko gribās tā kā vai nu ieviest, vai nu turpināt tradīcijās.
Nu, un tad piparkūku cepšana, pīrādziņu, tāpat arī rasolu taisīšana, jā. Tās bija tās lietas, ko es noteikti gribēju, teiksim, turpināt vai, ieviest, ne, jo tās jau man bija ieviestas manā ģimenē, un tad līdz ar to, teiksim, turpināt to jau manā pašas ģimenē. Un nezinu, tu redzēsi, vai tie mani bērni arī pēc tam turpinās, bet, tāda ir tā cerība, jā. Jā, viņam, bet, kā bērniem, jo viņiem tas viss ir tāds izspriests vēl tādā līmenī, teiksim. Bet, jā, kad jau apzinīgi, kad jau pieaugs lielāki, tad redzēs tiešām, jo, īstenībā ir sarežģīti, teiksim, saglabāt tās saknes un tradīcijas un valodu, teiksim, ārvalstīs, kad tu esi viens, kad, teiksim, ka pārējie ir tikai viens cilvēks, kas runā, tajā valodā. Ja, teiksim, ja man viņš būtu latviečs, tad varbūt tas būtu daudz vieglāk un, teiksim, daudz vienkāršāk. Bet par cik nē, tad ir tā kā ir, jā. Bet, es nepadodos.